Kāpēc rīznieki pārmaksā par apkuri? To mēs pētījām mūsu revīzijā, kur mēs skatījāmies, kā darbojas Rīgas siltumenerģijas tirgus, kādēļ tajā brīdī, kad Latvenergo ražo elektroenerģiju un rodas arī siltums, tas nevis tiek atdots rīzniekiem, bet tiek izpūsts gaisā. Tā vietā tirgū nopērkot siltumu no citiem ražotājiem. Tirgus ir sarežģīts un ir iesaistīts daudzas puses, kur, lai arī šī situācija ir ilgstoši zināma, iniciatīvas ir trūcis to līdz galam atrisināt. Valsts kontrole ir salikusi kopā datus, kas skaidri parāda, cik tiek ražots, kā tiek ražots, kuros brīžos un kādos apjomos siltums aiziet debesīs. Un par ko tad mēs īsti maksājam? Un mēs esam devuši skaidrus ieteikumus, kā šo situāciju var atrisināt. Un panākt, ka rīznieki par siltumu maksā lētāk. Rīgas siltumam ir jāturpina pilnveidot tirgus, paplašinot to, lai lielāka konkurence. Regulātoram ir jāpilnveido metodika, lai par koģenerācijas siltumu, kas rodas tajā brīdī, kad mēs ražojam elektrību, tas būtu lēts, nevis dārgs. Un savukārt Latvenergo kopā ar ekonomikas ministriju jānodrošina, ka tas siltums tiek piedāvāts rīzniekiem par adekvātu cenu. Mēs ticam, ka darbojoties kopā visām iesaistītajām pusēm, šo situāciju ir iespējams atrisināt un siltums Rīgā var būt lētāks.